Nedēļas nogalē arī Ventspili pārsteidza bieza sniega stēga. Sniegs joprojām pieturas lielākajā daļā Latvijas, lai arī brauktuve skaista, ceļi apledo. Precīzāku informāciju par situāciju uz ceļiem var iegūt no uzņēmuma Latvijas valsts ceļu mājaslapas, bet par ielu uzturēšanu ziemas periodā pilsētā atbildīgs ir pašvaldības Ventspils labiekārtošanas kombināts, kura īpašumā ir smagās automašīnas, kas aprīkotas ar saules kaisīšanas iekārtām, un tās var arī izšķūrēt lielākās ielas. Labiekārtošanas kombinātam ir 11 traktori, kuri sniega tīri grūtāk sasniedzamās vietās, piemēram, iekšpagalmos. Ir arī smagās automašīnas ar kravas kastēm, sniega izvešanai no piesniegušām vietām. Lai organizētu sniega izvešanu teritorijās, kas nav pašvaldībai piederošas, ir jāzvan pa telefonu 636 22 681. Kā informē valsts ceļu policijas Ventspils iecirknī, avārija pirmajās sniegotajās dienās nav bijis vairāk kā parasti. Bet vēl šodien vairākos riepu maiņas punktos Ventspilī tika mainīts vasaras riepas uz ziemas riepām. Tās gan bija jānomāņa jau 1. decembrī. Tomēr autoservisos veidojās garas rindas. Parasti jau viss atstāja uz pēdējo mirkli. Rindas bija? Nu, jā. Cik pa dienu jūs cilvēks varējāt apkalpot šitais sniega dienas? 20 noteikti. 20, jā? Un piemēram, uz tā, 4 riepas uzlikt ziemenes. Cik tas jums laika paņem? 20-25 minūtes. 20-25 minūtes un tā no rīta līdz vakaram, jā? Jā. Bet sakiet, kas ir paši apzinīgākie? Kad pirmie sāk mainīt riepas, kurā laikā? Pensionāri pirmie maina. Novembrī? Oktobrī? Jā, kad nāk uz vēsāk kaut kad, kad temperatūra paliek jau, kad 5 grādi apmēram, tad sāk arī braukt lēnām. Ceļu satiksmes noteikumos teikts, laika posmā no 1. decembra līdz 1. martam automašīnām jābūt aprīkotām ar ziemas riepām. No 1. māja savukārt rādzes ir aizliegtas. Ko tagad maina? Pārsvarā jau lietots. Ir šis tas, kad tur ir nobraukts, tad jā, tie, kas pērk jauns, tie arī pērk jauni, bet pārsvarā lietot. Vasaras riepas laikā, kad temperatūra krīt zemāk par +7 grādiem, zaudē savu kvalitāti. Materiāls augstumā kļūst ciets. Labdien, riepas mainat? Mainat riepas? Mainu. Ko tik vēlu? Ātrāk nebija laika. Aha. Un cikos jūs pabeidzāt darbu piekdienas vakar? Piekdien? 8. Kad bija pirmais sniegs, ja? Jā. Un kā jums liekas, cik biezam reāli jābūt protektoram, lai tā riepa būtu laba? 5 mm noteikti. Lai arī daudzos autoservisos oficiālais darba laiks bija līdz 18, daudz viet pat brīvdienās riepu maiņa notika līdz vēlē tumsai. Gonda Pornieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.